iepazīstieties ar Monako karaliskās ģimenes aizkulisi un pievienojieties, lai kopā piedzīvotu 2025. gada notikumus no svētajiem sakramentiem līdz bērnu dārza atklāšanai un svarīgiem politiskiem pasākumiem. Skatieties video un iepazīstieties ar Monako karaliskās ģimenes jaunākās lietas. 11. maijs 2025. Princis Žaks un princese Gabriela skaisti atzenoti, skaisti smaidot atspoguļo savu pirmo svēto sakramentu, piepildot gaisu ar cerību un ticību savā īpašajā dienā, kas atstāja iespaidu uz viņu fanu sirdīm. Milzošā svētku atmosfēra mazliedzās ar ģimenes portātu. Princes Gabrielas un prinča Žaka svētais sakraments notiek Notre-Dame Immaculē katedrāles priekšā ar princi Albertu un princi Cārlēnu lepni stāvošus fonā. 14. mārta 2025. Princis Alberts, 67 gadu jubilejas priekšvietē, izstaro optimismu, ko atspoguļo svaigs portrets, kurā viņš sagaidot jaunu dzīves posmu ar smaidu, iedvesmojot fanus. 26. februāris 2025. Princis un princese ar nepacietību gaidās Montecavo bērnu dārza atklāšanu, kas atjaunots, lai atbilstu mūsdienu standartiem un nodrošinātu bērniem drošu un saistošu vidi. Ar siltu smaidu princese Cārlēna pievienojas bērniem, sēžot blakus audzinātājai un smilšu kastelē, spēlējošai mazmeitētei, izstarojot siltumu un sirsnību. Viesmāju apmeklētāji ieplūst telpā, un princis Alberts ar siltu smaidu sveic mazos bērnus ar patīkamu atmosfēru. Bērnu dārza grupai ir acīm redzams pārsteigums, ka preses pārstāvi un karaļa valsts pavadoņi pēkšņi parādās pie viņu galdeņa. Pirms dažām dienām, 4. janvāri 2025. gada, Monaco valdnieki sagaidīja jauno gadu ar siltiem vēlējumiem, ko dalījās ar visiem. Viecīgs 4 karaļa valsts dalībnieku foto noņemts priekšā spoži rotātam Ziemassvētku kokam, radot siltu iespaidu. 2. decembrī 2024. gada, gatavojoties Valentīna dienai, princis Alberts un princese Cārlēna publicē savu šā gada Ziemassvētku atklāti, un bildē redzams ģimene, kas jūtīgi atbalsta viens otru. Princis, princese un dvīņi stājas viens blakus otram priekšā dekorētam kamīnam un kokam. Princis Alberts kopā ar saviem bērniem privātā braucienā apmeklēja Eiropu par krustu un izmēģināja jauno Karlsruhe un Neve valsts galvas vienreizē pieredze. Šis bija krāšņākais brauciens, kādu viņš jebkad ir izbaudījis. Privātā brauciena laikā Monaco valdnieki arī ieguva atmiņas foto ar Macka ģimeni, biznesa vadītājiem. Princis atzīst, manējie bērni, un es esam kļuvuši par lieliem Eiropu parku faniem. Septembrī 2. datumā Monako pusē sākas rūīgā darba ikdienība, jo princis Alberts un princese Cārlēna ar bērniem Žaks un Gabriela piedalās ministra Didjē Viljama zvērestas ceremonijā, bija pirmais politiskais pasākums bērniem. Žaks un Gabriela 9 gadus veci Grimaldi bērni vēri pasākums vašķist drūms uzmanīgi vēro, kā Didjē Viljamsa nozīmīgumu paraksta būtisku dokumentu, kas var iezīmēt jaunus notikumus. Jūnijā 18. datumā Monako iedzīvotāji ar lepnumu vēro, kā princis Alberts un princese Cārlēna godam nes olimpiskās uguns šķīvī, gatavojoties vasaras spēļu sagaidīšanai, skaists skats piepilnīja. Maijā 26. datumā Monako pilis izplata siltas lieldienas vēlējumus, piedāvājot tūplāna attēlu, kurā princese Cārlēna ar mīlestību apskaujas savus dvīņus. Žaks arī cieši tur savu māsitu, Mija Gabriela,